ja nelādējas elektriskās zobirsti, ko var darīt? Pirmā lieta jāsaprot, kāpēc viņi nelādējās, un tās pārbauda atšķirās no ražotājiem, jo viņiem ir dažādi tie lādētāji. Bet pirmā lieta jāsaprot, vai nelādē pati birste, vai ir lādētājs vainīgs, vai pieņemsim uzlādes kabelis vainīgs, jo arī kādreiz cilvēki nāk pie mums ar birstēm, kuras it kā nelādējās, un beigās izrādās, ka viņam vienkārši saspieduši vadiņu, un tad līdz ar to tā bija visa tā problēma. Ja jūs nezināt, kas vainīgs birsta vai lādētājs, varat atnākt pie mums. Mēs varam uz vietas paskatīties, paņemt jaunu lādētāju, jaunu birstu, salīdzināt, kas ir pie vainas tas lādētājs, kas jums ir. Tad atkarīgs, kādas firmas jums ir, to var dabūt vai nu uzreiz vai pasūtīt. Nu, vai jāmaina pati birsta, un ar birstēm, kamēr ir garantijas laiks, lielākoties viņas tiek mainīts uz jaunām. Philips Sonicēram ir 2 gadu garantija. Ja tagad pēdējā laikā ir pirkts Oakley birstas, tad tām ir 3 gadu garantija. Ja ir pirks kādu laiku atpakaļ, tad vēl viņām bija arī spēkā standarta 2 gadu garantija.